Tātad sveiki visi, tie, kas skatās šo video, intro precīzāk sakot, apsveic gan sevi, gan jūs. Jūs esat sasnieguši man jau no YouTube kanālu, kur es ik pa laikam mēģināšu ielikt kādu video, kaut ko pastāstīt vai vienkārši pamātāt trases. Varbūt jau uzreiz jau pirmais bliežam iekšā. Es domāju, būtu forši, ja kāds komentārā ierakstītu, kur trases gribētu redzēt, kā varbūt es spēlēju vai pastāst cīkāk kādus metienus es metēju trasē. Un jā, un tādā garā, tā kā es domāju, laižam, sākam ar pirmo grozu. Tātad pirmais grozs, 190 metri par 4. Principā pirmais metiens taisns tunelis 120 metri. Un otrais jau ir 55-60 metru piemetiens taisns arī. Ja nokrīt perfektā vietā, bet tur ļoti reti nokrīt. Līdz ar to visticamāk, ja metiens ir pa īsi un pa kreisi, tad otrais sanāk kā ezers cauri koku līnijai. Metīsim Halo bossu. Izskatās ideāls metiens. Iesim skatīties. Tātad, kā jau teicu, pirmais metiens perfektā vietā, nogriez pat stūri. Otrais mazs runs jau pa grozu. Jācer, ka šodien iziešu normālu rezultātu. Negribētu to sākt ar plusiem pirmā video. Nu labi, tas ir piemetiens. Pirmais puts šodien. 5 metru testers. Nevajadzētu būt problēmām. Otrais grozs par 3, 90 metri. Metīšu to pašu disko pirmajā, Halo bossu. Kāpēc metu distance driveri? Tīri dēļ skipa. Mēģināšu neizmest augstu, lai viņš iedurās, bet metīšu ļoti zemu līdz ar zemi, pēc iespējas zemāku. Tā teikt release pointu un lai viņš skipo. Principā ideja tāpat kā hokeja rip, tikai ar disku. Skips, vēl viens skips. Jā, izskatās kādi 15 metri. Tātad, tā arī bija, kā es teicu, 15 metri. Puts par birdī. Sāk 2 no 2. Labi, ņemsim viņu tur. Pūš nav labās. Jāmēģina izmest taisni, lai vēžtu disku. Lai vēžu disku neaizpūš. Jo izmetot haizeri, labais vēžu disku aizpūtīs prom. -1 ar 2. Trešais grozs, arī par 3,90 metri. Ideālā līnija būtu backhand anhezers. Kā varētu tikt pie groza vai arī caur šauro gapu forīts. Bet manā gadījumā, vai tas risks attaisnojās, es domāju, ka nē. Tāpēc es metīšu forītu par plato līniju un cerēšu uz tālu putu. Metīšu Halo destroyeri. Perfekts metiens. Skips. Jā. Vajadzētu būt pat pie 10 metriem. Pamēģināsim šauro līniju, lai izmēģinātu, lai būtu sanācis. Tāpatās redz, beigās kaut kādi koki tāpatās paspīd tur. Kaut kādā veidā esmu 5 metri no groza. Likās īstenībā, ka pa to plato līniju nevar nemaz aizmest līdz grozam, bet izrādās, ka pie laba metiena var, pie perfekta. Nu jā, tapiņas ar sidewinderi.
Ejam uz 4, kas ir priekš manis grūts, priekš pārējiem viegls, teikšu tā. Tātad 4. gross. Viss ir vienkārši, cik vienkārši tas var būt. 70 metri taisnes metiens ar saliņu. Principā ideālā līnija būtu tāds mazs backhand flexis, bet es savam backhand flexim neuzticos. Tāpēc es metīšu forehandu. Mēģināšu izmest taisni, lai beigās pišķiņ nohaizerē un paliek saliņas labajā pusē. Un mēģināsim iemest putu. Izskatās perfekts. Nedaudz par tālu, bet vajadzētu būt safe. Un tā kā mēs uz Rīgu tik bieži nebraucam, tad jāizmet 8 eisrani. Šis būtu skaists ceļš. Vienam no 8 vajadzētu būt tuvu. Nu, davai, ir! Jā, labs! Nu, wow! Šodien kāds prieciņš arī. Ir! Rocky X3. Vecais labais kādreiz es viņu pārdevu, tagad man viņš pašam iepatikās. Bet jā, eisis ir vēl jāieputo pa 2. Toro izskatās, ka ir visās ir drošā. Jānočīto. Jāiemet pa 2. Yes! Eisis un 2, kas var būt labāks. Piektais gross, 80 metru taisnes tunels, tāds pats kā pagājušais gross, tikai nedaudz tālāks. Šoreiz metīsim backhand, jo nav saliņa līdz ar to, ja mēs neiemetam pa pirmajiem kokiem, sliktākais, ko mēs varam dabūt, ir 3. Tā īsti. Tas ir perfekts. Jā, bulzais. Jāuzmet arī forīts. Forīts vienmēr ir tāds rezerves variants. Kad nekas neied tajā dienā, tad zinu, ka vismaz forīts ies. Arī labs. Esam nonākuši līdz manam mīļākajam grozam. 6. gross par 320 metri. Taisnes tunels. Īsti backhand flexim nav vieta. Var forīt taisni. Bet, manuprāt, ideālais metiens ir backhand hyzer flips ar fairway driver, jo distance drivers visticamāk beigās nofeidos brīdī, kad viņš zaudēs ātrumu. Bet ar fairway driver tas nav tik izteikti. Šodien tik labi lido līdz šim. Perfekts metiens. Ko vēl es varētu izmest, ja aizmet roks? Jā, redz, es ieliku lielāku jaudu, līdz ar to nedaudz pazud precizitāti. Netrāpi leņķi. Septītais gross. Arī par 310 metri. It kā ir 110 metri, bet es gribētu teikt, ka pēc sajūtām ir kādi 95 vai 95 metriem jaudu. Distance ir tāda, ka varētu aizmest ar midrange, bet beigās vajag, lai disks nofeido pēc taisna lidojuma. Līdz ar to metīsim PD. Jāizmet taisni.
un nepārāk stipri. Nu, izies. Atkal izskatās labs, es nezinu. Vēl pirmais sūdi nav sagaidīt. Tagad metīšu Firebird. Arī labs. Beigās izrādās, ir nedaudz pa tālu. Gan arī izOB, knapi metrs drošs. Metri kādu 12. Viegli uz augšu. Jā. Sūdi. Puts pa paru. 8 metri. Nu, vismaz pāriņš. 8. gross. Bonus birdīs pēc manām domām arī 110 metri, bet vajadzīgs, lai disks aiziet ļoti daudz pa kreisi. Un arī es īsti neesmu atklāts šo līniju, bet jā, centīsimies mest zemu, lai netrāpa kokiem pa augšējiem zariem un zemāk uzmetot būs lielāks skips. Nu, izskatās perfekts. Izskatās perfekts, un man tāpatās ir tāls puts. Jā, īstenībā, kad es tagad nāku pie savu disku, es saprotu, ka tas bija diezgan neapdomīgs lēmums ranot tik jaudīgi. Vajadzēja nedaudz vairāk mest, tā teikt, pušpatu. Bet nu jau ir pa vēlu. Nu jāiemet kambakers. Jā, pariņš saglābts. Vismaz nav liela skāde. 9. gross, tūlīt noslēgsim front nine par 3,73. Šis ir gross, ko vajag paņemt. Principā ideja ir vai nu taisns, nedaudz stabils backhand disks, kas nofeido, vai arī backhand Haizerflips ar puteri. Var mest arī forīti, kā es kādreiz metu, bet es domāju, tagad es sākšu arī pārēt šeit grozot backhand, jo metiens daudz vieglāks, nav jāfleksē. Nedaudz par taisnu. Pamēģināsim Haizerflipu ar aviāru. Pirmais bija taisns metiens ar Toro, kas nofeido. Labi, karuši nebūs šitajā. Jā, -6 ar 9. Un otrs jau vēl 10. gross par 3,80 metri. Principā ir 2 gapi, vai nu forehand flexis, vai nu backhand flexis. Es izvēlēšos backhand flexi. Izskatās daudz lielāks gaps. Vajadzētu iefleksēt nedaudz pirms vidējā koka. Un tad vajadzētu būt labam. Nedrīkst aizvest par tālu, jo aiz groza ir tādu krūmu, kuros tu negribi būt. Nu, pēdējais koks, bet puts būs. Jāieliek šodien kāds highlight puts arī ir. Citādāk pārsvarā visi bijuši vai nu tapini, vai arī aizmest garām. Kāds pūš no kreisās puses, disku turēs taisni, līdz ar to nevar paļauties, ka viņš nofeido.
Jāmet taisnas grozu un vējam vajadzētu noturēt. Vējš noturēja, viss bija kārtībā, tikai izmet par zemu. Un re, kur bija tas, par ko es runāju pirmajā metienā, ka nevar paļauties, ka viņš nofeidos šajā vējā. Vienpadsmitais grozs, pirmspēdējais mūsu video par 4. Arī man mīļš grozs, jo šeit ir sanākuši diezgan daudz labi tāli draivi. Mēģināsim izmest taisni ar destroyeru, lai nedaudz ieflipo un aiziet līdz vieglām forītim ar Toro. Nu, velc apakaļ. Nesanāc, izmetīsim vēl vienu destroyeru. Jā, jo es vairāk skatos, jo es saprotu, ka, ja es būtu prātīgs cilvēks, tas destroyers nemaz nav vajadzīgs. Izmet taisni kādu Thunderbirdu, kas nenofeido, un, vai T-birdu, Sidewinders arī dar, kas nenofeido taisni fairway, otrais forišs piemetiens 80 metru. Bet tas jau nav interesanti, bet pamēģināsim. Tīri tā. Jā, pat tas esot fairway malā ļoti labs. Jā, perfekts. Tas ir tas, ko es gribēju parādīt. Iesim skremblot no destroyeru. Tātad izmetīsim arī no perfektās landing spot vietas, kuras atmet savu midrange. Un kā piemetienu metīšu 80 metru piemetienu ar monstru, kas ir stabils fairway drivers. Mēģināsim nolandot pie kalniņa apakšpusē. Izskatās ļoti labs, maziņš skips un ir pie paša kalniņa. Vajadzētu būt vieglam birdiem. Kā redzams, no destroyera nav tik viegli, jo ir nedaudz krūmos, bet metīsim destroyeri speciāli lielāku ātrumu, lai disks zaudējot jaudu spēja atfeidot atpakaļ no flekša. Nevis tikai glaidot pa kreisi. Disks iet, nāk lēnām atpakaļ un ir 12 metri. Putā nedaudz pretvējš. Speciāli metīšu mazu nauzapu, lai disku ir vieglāk nokontrolēt un vējš nedaudz tā kā paceļ uz augšu. Un disks smuki ieglaido grozā. Jā, sanāca. Tātad pēdējais grozs mums šodien, 12. grozs, par 330 metri. Es teiktu izteikts forehand metiens, jo beigās grozs ir pats par sevi diezgan taisni, tad beigās vajag feids pa labi. Līdz ar to ar backhand var tikt varbūt uz 12 metriem. Es šodien domāju, ka es metīšu Halo Bossu. Nedaudz ieflikšēšu gar labajiem kokiem, lai atnāk centrā un feidu atpakaļ. Jācer, ka izdosies. Un feids. Jā, izskatās perfekts. Mikrofons nokrīt. Paldies Betai par mikrofoniem. Boss absolūti nopērkots. Perfekti. Easy tapin birdīs, lai beigtu šo dienu. Jap. Pirmie 12 grozi Air Baltikā ir izieti. Cik izgāja? Mīnus 8 ar 12. Priekš pirmā video ļoti ideāli. Tas arī bija galvenais mērķis. Pirmā video neiziet kaut +3, tad jau būs skaisti kaut ko pastāstīt. Šodien es tā vairāk ieskatām pastāstīt to, ko es domāju pie saviem metieniem. Bet, ja tu gribi, es varu pastāstīt arī vispārējās lietas un tādā garā.
Tā kā ieraksti varbūt kādu komentāru, ko tu gribētu redzēt, kādus video. Un tiekamies nākamajā video. Ar kaut ko ir sākts un cerams, ka turpināsim arvien labāk. Paldies tev, kad noskaties līdz galam.